Viņam rūp Niks. Viņš ir Ņujorkas mērs. Viņam rūp Niks, viņš ir Ņujorkas mērs. Nu jā, bet viņš runā par to, kā tas patiesībā veido kopienu, apvieno cilvēkus. Trumpa atbalstītājs, Mamdani atbalstītājs, kā tas pārvar šķēršļus. Un viņš paņēma runu, kas bija vienkārši par čempionātu svinēšanu un padarīja to par kaut ko lielāku. Labi, bet tas neliek man aizmirst, ka viņa sievai ļoti patika 7. oktobra uzbrukums Izrēlai. Viņi pārvieto miljonus slēptā finansējuma, lai sasniegtu vienu mērķi – saglabāt savu varu, lai varētu vērst mūs vienu pret otru. Mamdani, Ņujorkas mēre, ir sniegusi runu, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām politiskajām runām visos laikos. Ak vai. Cilvēki, kuri tā domā, acīm redzot daudz nezin par runām, bet paskatīsimies, ko par to teica Bills Māhers. Protams, mēs parādīsim šo fantastisko brīnišķīgo runu un runāsim par tās nozīmi un to, ko tā patiesībā nozīmē. Bet vispirms šī nelielā sadursme starp Billu Māheru un viņa viesi Ro Khannu, kuri asi nepiekrīt par to, ko patiesībā nozīmē Mamdani. Tu domā, ka Mamdani ir lielisks cilvēks? Jā, domāju gan. Vai tu redzēji viņa runu par Niks? Es domāju, kurš Nevis jautājums, kas man visvairāk satrauc. Es nezinu. Man nevajag. ir vērts noskatīties, jo runa nebija tikai par Niks. Pirmkārt, viņš nosauc gandrīz katru Niks spēlētāju. Es pats to nevarētu izdarīt. Viņš dod... Viņam rūp Niks. Viņš ir Ņujorkas mērs. Nu jā, bet viņš runā par to, kā tas patiesībā veido kopību, satuvina cilvēkus. Trumpa vēlētājus, Mamdani vēlētājus, kā tas pārvar šķēršļus. Un viņš paņēma runu, kas bija tikai par čempionātu svinēšanu un padarīja to par kaut ko lielāku. Viņam ir talants. Labi, bet tas neliek man aizmirst, ka viņas sievai patika 7. oktobra uzbrukums Izrēlai un ka viņš draudzējās ar teroristiem. Nē, Nu beidz, vai tu esi viņu uzaicinājis uz raidījumu? mēs aicinām tādus cilvēkus, Ro. Viņi nekad nenāk. Es parunāšu ar viņu, man tas ļoti patīk. Es domāju, ka tev arī vajadzētu. Es tev tik daudz pateikšu. Ja Mamdani parādīsies Billa Māhera raidījumā, mēs to skatīsimies un apspriedīsim, jo tas cilvēks ir briesmīgs piemērs tam, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Un tu vari to visu, cik gribi aizsekt ar to, ka viņš skaisti runā, un, protams, mēs to tūlīt arī skatīsimies, bet tev jāatcerās, ko Mamdani patiesībā pārstāv. Tu jau zini visu par islāma pārņemšanu šajā brīdī. Viņš tur ir ielikts apzināti, un mums ir jādara kaut kas lietas labā. Starp citu, laipni lūgti The Pushback. Es esmu Mērkā, jūsu vadītāji, un mēs sniedzam pretsparu, kā jau nosaukums varētu nedaudz atklāt. Tātad, ja tev šķiet, ka mums vajadzētu pretoties visam, ko tu redzi, noteikti abonē kanālu, nospied zvaniņu, atbalsti šo video un izdari visas šīs lietas. Laipni lūgti, tu esi atradzis savējos. Un ak, cik daudz darba vēl priekšā. Es arī tā domāju. Es labprāt ar viņu parunātu, viņš ir gudrs puisis, un es domāju, ka tu secinātu. Es nesaku, ka viņš nav gudrs puisis. Viņš bija Baltajā namā. Es domāju, viņš aizbrauca, viņš tur bija, bet viņš nevar atnākt šeit. Viņam vajadzētu atnākt šeit. Viņam vajadzētu atnākt šeit. Tāpat arī AOC, tāpat arī visiem demokrātiem. Jā, viņam vajadzētu atnākt šeit. Zini, Maika, ar tev viss kārtībā. Es balsoju par viņiem, ne par viņu. Bet es domāju, viņam gan vajag Trumpa naudu, un viņam, diemžēl, šeit tava nauda nav vajadzīga. Jūs visi zināt, ka tiklīdz kādam vajadzēs naudu, morāli tiks izmesta pa logu. Bet paskatīsimies uz mirkli, kas patiesībā notika šajā runā. Un mums tas ir vajadzīgs, jo kādreiz rakstīja Gramsci, vecā pasaule mirst, un jaunā pasaule cenšas piedzimt. Tagad ir briesmoņu laiks. Šie briesmoņi mūsdienās izpaužas dažādos veidos. Un tie, kas finansē televīzijas reklāmas, kas pārpūdina ēteru ar maldinošiem un ļaunprātīgiem uzbrukumiem pret klēru, bredu un dari. Tie, kuri labprātāk tērē daudz vairāk politiskajiem ziedojumiem, nekā jebkad būtu spiesti maksāt nodokļos. AIPAC, kuram vienīgais, kas ir vēl biedējošāks par to, ka demokrātijai ļauj iet savu gaitu, ir genocīda un Netanjahu kariem beigas. Protams, lūk, tas atnāca, tas bija viegli, tas bija vienkārši, tas notikt jebkurā gadījumā. Labākā runa ir tā, kurā viņš spēja visu novirzīt uz AIPAC. Atgādinājums. Visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir teikts, ka AIPAC ir ļauna cionistu organizācija, jāzina, ka to vada Amerika. To nefinansē Izraela. Tā ir Amerikas politiska organizācija, kuru atbalsta Amerikas ebreji un kas virza Amerikas ebreju uzskats par to, kam būtu jānotiek ģeopolitiski. Tā nav Izraēlas organizācija. Tai patiesībā nav nekāda sakara ar Netanjahu. Patiesībā daudzi AIPAC atbalstītāji neieredz Netanjahu, bet tas ir temats citai reizei. Šī spožā, apbrīnojamā Nika runa, ko viņš notur. Protams, viņam izdodas uzbrukt AIPAC. Kāpēc tas ir svarīgi? Vienkārši tāpēc, ka jāatcerās, ka Ņujorkā dzīvo ļoti daudz ebreju. Ļoti daudz.
Un tas, cik brīvi viņš izmanto savu platformu, lai uzbruktu Amerikas ebrejiem, ir, godīgi sakot, diezgan problemātiski. Vai tu tā nedomā? Viņi iegulda miljonus slēptā finansējumā, lai sasniegtu vienu mērķi – saglabāt savu varu, lai mēs vērstos viens pret otru, nevis pret mūsu līderiem. Pagriezties pretī morālajām pārmaiņām, par kurām mēs visi zinām, ka tās ir nepieciešamas politikā, kas pārāk ilgi ir prasījusi strādājošajiem cilvēkiem, samazināt savas cerības, samierināties ar mazāku, būt apmierinātiem ar nelielām uzvarām. Kamēr mūsu algas kļūst arvien mazākas un mūsu izdevumi arvien lielāki. Nu re, jūs dabūjāt savu sociālismu. Vai kāds vēl jūtas līdzīgi? Es dzirdu viņa balsi un domāju, es zinu, ka tu lasi mākslīgā intelekta uzrakstītu runu. Un es zinu, ka tu vienkārši uzspied savu ideoloģiju un izliekies par kaut ko, kas tu neesi. Bet tu esi sociālists, islamists, ebreju nīdējs. Tas esi tu, par to tu iestājies. Nu jā. Samierināties ar padevību, pieņemt nepieņemamo. Bagātākajā pilsētā, bagātākajā valstī, pasaules vēsturē mums ir nepieciešams. Kam rūp tiešām. Paskatīsimies, ko internets par to saka. Mamdani runa par niks. Labi, bez šī paskatīsimies. Te ir visa Mamdani runa nākamajā lapā. Tā noteikti ir labākā runa, ko jebkad esmu dzirdējuši šāda veida pasākumā. 13 miljoni skatījumu labākā runa jebkad. Acīm redzot, jūs zinat, šeit viņam ir. Šodien es parakstīju izpildrīkojumu, kas uz laiku atceļ gulētiešanas laikus Ņujorkas pilsētā, lai visu vecumu biļešu īpašnieki varētu skatīties mūsu komandu NBA finālā. Kā mērei man bieži jāpieņem grūti lēmumi. Šis nebija viens no tiem. Uz priekšu niks. Es domāju, ka tas ir joks, es ceru, ka tas ir joks, bet šādu veidu saturu viņš veido. Skatieties, esmu bērnu ielēnkumā, un es teikšu, bērnu gulētiešanas laiki būtu jāmaina, lai viņi visi varētu skatīties sportu, bla, bla, bla. Un tad es teikšu runu, kurā es demoralizēšu veselu cilvēku grupu, kas pārstāv Ņujorku, piesadzoties ar visu laiku dižāko runu. Un es esmu pārliecinājusies, ka visi šie jaunie bērni klausās, jo tāpēc es arī esmu šeit. Es esmu indoktrinācijas partija. Tagad. Tiem no jums, kuri atcerās, kas notika pagājušajā nedēļā. Pēc nākamās runas Zohrans Mamdani paziņo, ka nākamā skatīšanās pasākums, ko viņš bija reklamējis pie Medisonas laukuma, ir jāceļ. Vai jūs zinat, kāpēc tā ir jāceļ? Jo šādi izskatās Ņujorka Mamdani vadībā. Parādu jums bez liekiem komentāriem, tikai atgādinot, ka šis ir tas video, kuru viņš gribēja, lai šie mazie bērni redzētu nomodā. Vismaz mēs visi mīlam un atbalstam sportu, vismaz sports ir tas, kas mūs visus vieno. Vismaz. Sports ir lielisks un skaists. Un lieliska vieta, kur vērsties pret mūsu ienaidniekiem un atgādināt Ņujorkai par to, kas ir labs, vai ne? Jo ATPAC ir slikts, vardarbība ir brīnišķīga un viss beidzas ļoti brīnišķīgi. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.